Sveiki, kā jums klājas? Es esmu Aleksandrs Mota, un šodien es atbildēšu uz jautājumu par sāpēm krūtīs, kas izstaro uz muguru. Esmu saņēmis tik daudz jautājumu, gan jaunāko video komentāros, gan visos pārējos video. To ir vairāk nekā 120. Tad tas ir ļoti daudz jautājumu. Diemžēl es nevaru atbildēt visiem. Bet, šodien es atbildēšu uz jautājumu, ko uzdeva Lady Anna Alveša. Viņa raksta šādi. Sveiki, labrīt! Mans vīrs jūt sāpes zem krūtīm, kas izstaro uz muguru labajā pusē. Kas tas varētu būt? Lady Anna, ir ļoti daudz dažādu lietu, kas var izraisīt vai veicināt šīs sāpes. Vai ne? Ja tas būtu kreisajā pusē, tas būtu nedaudz satraucošāk. Kāpēc? Jo sirds atrodas kreisajā pusē, un šīs sāpes aiz krūšu kaula jau ir tipiskas, vai ne? Šīs sāpes krūtīs, kas izstaro uz muguru, uz lāpstiņa vai pat uz kreiso roku, varētu būt signāls no sirds, ka tev jāpievērš uzmanība un jāveic pārbaude. Labi? Tā kā šīs sāpes tavam vīram ir labajā pusē, tas liek mums domāt par otru krūškuru pusi, otru diafragmas pusi, vai ne? Tas ir saistīts ar aknām. Es nesaku, ka tavu vīra aknām ir kāda problēma, bet mobilitātes disfunkcijas, aknu kustība izmaiņas parasti izraisa šīs nelielās sāpes šajā apvidū. Zem krūtīm un dažreiz tās izstaro arī uz muguru. Labi? Vēl viena lieta, kas varētu būt, ir problēmas ar ribu mobilitāti. Ribas ir abās pusēs šeit, vai ne? Iedomājies, ka katrs mans pirksts ir viena riba. Tad tām ir jāatverās uz priekšu un uz sāniem, apakšējām ribām, abi zem krūtīm. Tām ir jāatverās uz priekšu un uz sāniem un simetriski. Kad kāda riba nekustās labi, tā traucē kustībai, un tad rodās kaulu sāpes, sāpes pašā ribas kaulā, vai ne? Muskuļu sāpes vai dažreiz pat kāds nerviņš, kas tiek ietekmēts, tiek saspiests, kas rada šo nepatīkamo sāpīti. Labi? Ir svarīgi, lai tavs vīrs veiktu pārbaudi pie laba osteopāta vai noskaidrotu, kas varētu izraisīt vai ietekmēt, veicināt šīs sāpes. Lielākoties tas ir kaut kas vienkāršs, labi? Bet tas noteikti ir pelnījis, lai to izlēktētu. Tātad, ko tu vari darīt? Vai vismaz sniegt norādījumus? Parādi šo video savam vīram, labi? Vai jebkuram citam, kurš izjūt līdzīgas sāpes. Tu vari darīt sekojošo. Novietu rokas šeit zem krūtīm, lūk, un elpo, vērojot kustību. Nav jāveic dziļa ieelpa, nav jāpiepilda vai jāiztukšo plaušas uzreiz. Mēģini elpot lēnāk un ilgāk. Tu sajūtīsi savās rokās ribu kustību, vai ne tā? Ribām jāpaceļās, kā jau teicu, uz priekšu un uz sāniem, simetriski. Tas nozīmē, ka abās pusēs vienādi. Ja labajā pusē neatverās, proti, ja tavs vīrs ieelpo un notiek šādi, redzi, atverās tikai viena puse, tas nozīmē, ka šīm ribām ir nepieciešama kustība. Arī ribām un diafragmai ir vajadzīga kustība. Saproti? Ko var darīt, lai uzlabotu? Tu apgulies uz kreisā sāna ar labo pusi uz augšu. Tu pat vari nolikt roku šeit, pārliekot to pāri galvai. Un mēģini elpot tā, lai gaiss nāktu šeit labajā pusē. Es stāvēšu kājās, bet iedomājies, ka es guļu. Mana gulta ir šeit. Es apgulos. Tātad redzi, es guļu šeit, rokas šeit pāri un elpo tā, lai tu gribētu pacelt šīs apakšējās ribas šeit, redzi? Un atceries, ka tās ir garas ieelpas, vai ne? Gandrīz nogāzu kameru. Nabaga telefons. Tās ir garas ieelpas. Tātad tu elposi šādā veidā. Sākumā var būt grūti kustināt šo zonu, bet turpini mēģināt. Tas nav spēka jautājums, tas ir tehnikas jautājums. Tātad, ap 2. vai 3. reizes, kad mēģināsi šo vingrinājumu, tu redzēsi, ka tas sāks kustēties. Vari pat izmantot šo roku, nevis likt to pāri galvai. Novietu to šeit uz ribām, lai tā atpūšās. Tādā veidā tu labāk sajutīsi ribu kustību. Dari to 2 vai 3 reizes dienā. 3-4 minūtes ir vairāk nekā pietiekami, lai atjaunotu simetrisku ribu kustīgumu. Un kad ribas kustas simetriski, tas nozīmē, ka papildus tam, ka pašas ribas kustas, diafragma darbojās labāk. Un orgāni, kas ir tieši saistīti ar diafragmu, galvenokārt aknas labajā pusē un kuņģis kreisajā pusē, tiem ir laba, apmierinoša kustīgums.
Labi? Es ceru, ka palīdzēju tavam vīram. Un jebkuram, kurš izjūt šīs sāpes ribās, šīs sāpes vai mugurā, kas izstaro. Labi? Kas iet pa ribas līniju, tad atceries, ka ir svarīgi veikt novērtējumu. Labi? Jo bieži vien šīs sāpes var izstarot no dažām citām problēmām. Tad ar to arī beigšu. Viels apskāviens un līdz nākamajai reizei. Subičitri!